sauc Loki. Es rakstu šausmu stāstus ikdienā, arī dažreiz mīlestības stāstus. Publicēju savus stāstus Facebook platformām, LOKKE raksta, var droši ielikt Facebookā, droši lasiet. Šeit būs divi tādi nelieli šausmu stāsti. Tā, pirmais stāsts. Saules-puķe. Kad es vēl biju tikai sēkla, es jau zināju, ko es dzīvē vēlos panākt. Manos gēnos bija ierakstīts, audz, nobriest un tad izsēst sēklas. Ar tādu domas arī izdzinu pirmo sakni, tad otru. Kā mantru es to atkārtoju, kamēr dzinu pirmo lapu, lāžot zemes virsmu un sajūto svaigo gaisu pieskaramies dīglī. Es turpināju augt, ļaujam vējam purnāt man sapas, lietumlīs pār manā galvai un velcēt saknes dziļas zem zemes. Un saulei taisa ļauj visu. Pirmo reizi, kad satiku sauli, viņa mani apžilbināja. Gaisma, kas nāca no viņas, mani karstēja un savā ziņā kaitināja. Kā viņa uzdrīkst būt tik spilta un karsta, gandrīz vēl aizcitot man ar saviem stariem. Bet dziļi manās šķiedrās, es jūtu, kā viņa man arī pievilna un dod spēkt augt lielākai. Saule tad parādījās, tad pazuda, un es turpināju augt. Viņa nekur neaizgāja, tik deva savu spēku un augt lielākai, neko neprasot pretī. Tas arī lika man viņā iemīlēties. Viņas beznosacīja mīlestību, ja viņa to tāpat nosaukt, deva man dzīvesvaru. Deva vēlmi tik augt garākai un garākai, cerot, ka kādā brīdī es viņu sasniegšu. Mēs varēsim būt mūžīgi kopā. Man vairs neinteresē nobriešana un sēklu izsēšana, tikai viņa. Saules spožums, kas sākumā mani kaitināja, tad katru rītu, kad viņa parādās, iepriecina. Visu pasauli palikusi palēja kā pelni, depresīvs skats, tas mani neinteresē. Man ir tikai vēlme tikties pēc valda celtnās zvaigznes debesīs. Viņas karstums, kas kādu augu nobītināja, tev man spēku tikties augstāk, tuvāk viņai. Man apkārt esošie augi jau sen kā ir palikuši par pelēkiem stiebriem, bet es augšu un augšu, lai būtu tuvāk viņai. Bet ja es arī, kā pārējie, kļūšu par tādu čupiņu, es tagad tā tiekšos pēc viņas, manas saules.